Es nezinu, kāpēc, bet ieraugot kaut ko, kas ir saistīts ar automobīļu industriju un uz tā ir rakstīts Made in England, tā kā uz šīs eļas mutes, uzreiz šķiet, ka tas ir kaut kas tāds īpašs un atšķirīgs. Nu, gluži kā Triumph motocikli, Jaguar automašīnas vai, piemēram, Formula 1. Līdzīgs stāsts ir arī ar angļu eļu ražotāju Exol, kas šogad svin savu 40. jubileju. Krietnu gabaliņu no šiem gadiem Exol ir pazīstams arī Latvijā. Šodien mēs esam Cēsīs pie Exol izplatītājas Sars Auto, lai uzzinātu, kā tad viņi abi ir satikušies un kā viņiem pa šo laiku ir klājies. Vispirms noskaidrosim, kas ir Exol. Mēs esam lielākais neatkarīgais smērvielu ražotājs apvienotajā karalistē. Apgrozījums ir ap 100 miljoniem mārciņu gadā. Eksportējam uz 45 pasaules valstīm. Mēs ražojam visdažādākās smērvielas vieglajām un kravas automašīnām, autobusiem, traktoriem, vilcieniem un pat prāmjiem. Bet cik sen Exol sadarbojas ar Sars Auto? Ar Sars Auto strādājam aptuveni 8 gadus un esam satuvinājušies ar viņu kolektīvu. Ar ko Exol izceļas starp citām smērvielām? Mūsu smērvielas nav no lētākajām, tāpēc ar tām nevar sasniegt apjoma rekordus. Exol sniedz iespēju strādāt ar zīmolu, ko uzskatām par labāko Lielbritānijā. Exol cenšas veidot ilgtermiņa saites ar unikāliem izplatītājiem, kā Sars Auto Cēsīs. Bet kas ir Exol pircēji? Gan privātie, gan firmas, gan lauksaimnieki. Kāda veida tehnikai Exol eļas visvairāk patērē Latvijā? Lauksaimniecības tehnikām tātad motoreļas, hidrauliskās eļas un smērvielas. Principā visam izņemot aviāciju. Atšķirības starp Exol un, piemēram, mobilu produktiem ir tāda, ka mēs nesponsorējam pirmo formulu, bet gan atbalstām neatkarīgāku sponsorēšanas formu. Līdzīgi kā viņi šeit atbalsta ralliju. Piedalāmies Sēstu rallija organizēšanā. Esam arī sadarbības partneri Ziemas autosprintā. Un plus mums vēl šogad nāca klāt jauns braucējs, 9 gadi, Matīs Zvaigznīts, kurš tagad startē zem mūsu karoga. Pat sponsoringā Exol un tā izplatītājiem ir līdzīgas intereses. Mēs sponsorējam motokrosu, kārtingu, traktoru sacīkstes, futbola un regbija komandas. Mēs piedalāmies Latvijas čempionātā, kā arī paši rīkojam sadarbībā Latvijas volejbola federāciju. Līdz ar to tas brands mūsu Exols ir redzams visur. Exol logotips Cēsīs redzams arī uz svaigi pabeigtās Sars Auto servisa ēkas. Jā, esam uzbūvējuši iespējams modernāko servisu Vidzemē, kā arī Cēsīs, kur ir lielie pacēlāji līdz 5000 kg. Un vēl tur ir Latvijā modernākais savirzes stends. Savirzi regulējam viegliem autiņiem, busiņiem un, kas būtiski, arī kemperiem. Pats par sevi saprotams, ka arī autoservisā tiek izmantotas Exol smērvielas. Vai klientiem tas patīk? Savā starpā mums tāds joks ir, kad klientam mēs pārdodam savu produktu, mēs viņu neredzam tik bieži, kā tas parasti notiek. Tas nozīmē to, ka produkts strādā un viņš ir apmierināts un iejaukam savus līdzekļus.